Aizvadītās nedēļas nogalē Kandavas kultūras namā valdīja satikšanās prieks. Šoreiz gan tā nebija gadskārtējā absolventu tikšanās, bet skatītāju un ansambļa kolēģi satikšanās ar savu jaunību un dzimtajām mājām. Šodien Kandavā ir svētki. Kolēģi ir atgriezušies savās mājās Kandavā. Esiet sveicināti mājās! Draudzīgi, smaidīgi un dzīvespriecīgi un allaži gatavi izpalīdzēt. Kolēģi 50+ ir šodien un tādi bijuši allaži. Un patiesībā arī pati grupa radusies tieši šī iemesla dēļ. Man māsa bija režisora, viņa strādāja šeit. Viņa mācījās konservatorijā un viņai vajadzēja kursa darbs bija šeit. Viņa uzveda izrādi kolēģi. Ar Būzovu laikam bija kolēģi. Ja? Un tur vajadzēja balles skatu. Un māsa viņa klausies, vajadzīgs dzīvu orķestru skatos. Es nevaru kaut ko norganizēt. Es jau muzikas skolā gāju, mācījos, Kristārs, puišiem, bišķiņ var kaut kāds ballītes paspēlēt. Un tā mēs nospēlējām. Kā tad tālāk vajadzēja? Tālāk arī vajadzēja, bet tad jau vajag nosaukumu. Kā? Nosaukums ir skaidrs, kolēģi. Un tā kopš tā laika arī kolēģi ir. Un viens diezgan unikāls fakts, ko es jums gribu pastāstīt, ka kolēģi ir vecākā darbojušās grupa Latvijā. Vienīgā darbojušās grupa, jo nav bijis pārtraukums nevienu mēnesi, ne gadu vecākot, jo no 64. gada, un viņi joprojām darbojās Engurē. Kopā mums bijuši apmēram 46 dalībnieki. Bet vadītājs visu laiku ir vienīgs Nikolais Tohus. Ansamblis kolēģi dibināts Kandavā tālajā 1964. gadā un darbojās joprojām, bet tā pirmais sastāvs sagaidot savu 50. gadskārtu apvienojās jaunā projektā un sasparojās pirmā diska izdošanai. Šogad 51. jubilejā izdots vēl viens disks un kolēģi 50+ priecēja savus vislielākos fanus kandavniekus. Ir sirsnīgi un reizē arī skumji, jo tās sirds trīsas nostrādā, jo tās ir skaists atmiņas. Visi tie jaunības laiki pagāja Kandavā līdz 81. gadam, var teikt. Un tad pārcēlos uz Enguru. Bet kuru periodu var saukt par jūsu aktīvo koncertu darbības periodu, jūsu ansambli? Dabīgi panākumiem bagātākais periods bija 70. gadi. Ar kulmināciju 78. gadā Maskavā. Mēs bijām 3 Latvijas kolektīvu Ogres tautas esaudzes ansamblis Metronoms, Menuets un Kandavas kolēģi. Piedalījāmies VDNKE vissavienības konkursā un bronzas medaļu atbraucām. Vai atceraties, ko toreiz spēlējāt? Kā jau padomu laikā. Solovī, solovī. Visāds attiecīgs dziesmas, kas tajā laikā bija vajadzīgs. Tā diemžēl bija. Cik dziesmu ir ansambļa repertuārā, īsti pateikt nevar neviens, bet spēlētas ir gan Raimonda Paula melodijas, gan pašas atcerētās dziesmas. Tā vienmēr bija koncerti, mēs bijām koncerta grupa. 70. gados, ja mums bija augstākā kategorija, mēs varējām braukāt pa visu Latviju, kur tad speciāli piebildu par savienību. Ja, tā kā vienkārši mums tie koncerti, tā bija dzīve, mēs vienkārši dzīvojam to lietu. Un šodien? Šodien tas jau ir mazliet interesantāk, jo vispār tie 2 projekti 50 gadu un šitas te 50+ projekts, ja, tas vispār diezgan ir interesants, jo mēs tomēr ierakstījām disku un šī diskā, kā teicu, 19 dziesmas ir diskā ierakstīts, tās ir tikai kolēģi oriģināla dziesmas un daļa rakstīts ir līdz 1974. gadam. 2 stundas kopā ar kolēģiem zālē sēdošajām paskrējušas gluži kā 2 minūtes un atvedoties dziedātāja sola vēl atkal kādreiz satikties.
Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs.